galmā un viņus apsargāja un viņus nēsāja uz rokām. Un sena leģenda stāst par to, ka pekinietis esot cēlies no pērtiķa un lauvas mīlestības. Viņam esot pērtiķa gudrība, lauvas drosme un arī mazliet pērtiķa izskats. Nu, mēs mēģināsim pārbaudīt šo leģendu. Ja jau tur ir pērtiķis, es domāju, ka vajadzētu ēst banānu. Paskatīsimies, kas notiks. Daži ēd, bet ļoti karsts. Nu, viens ir pārliecinot pērtiķis, otrs te arī drusku. Nu, viens mums ir tik tiešām pērtiķis. Tie divi tur tā uz robežas, jo viņi pārkarsuši un diez kā jau ar to banānu ēšanu nebija. Nu, paskatīsimies, kā tur ar to lauvas sirdi. Man te arī tāda gaļīta aizķērsies. Pastīsimies, vai tad gaļa derēs? Nu, tu esi lauva. Jā, lauva ir lauva. Visi lauva ir 100 punktu. Tā kā tai leģendai gandrīz jau varētu noticēt. Nu, pekinieti, tās nav modas suns. Pastaigājiet mazliet vien aplīt. To suņuks parasti izvēlas cilvēki, nu, kam patīk kopt, frizēt savus suņuks, jo tas ir diezgan nopietns darbs. Nevar viņu palaist, lai viņš tā vienkārši skrien, jo tad tur ir, nu, tāds boiloks vien iznāk. Bet tai pašā laikā pekinietis jums sagādās ļoti izcili jauku vilnu, jums būs ļoti siltas zeķītes, džemperi, nu, tās ir tā kā aitiņas. Un tie, kas ir turējuši kādreiz pekinieti, vienmēr arī vēl vēlas iegādāties pekinieti. Bet jārēķinās ar to, ka viņiem karstā laikā ir ļoti grūti, jo tas strupais deguntiņš un milzīgais kažoks ir sarežģīti. Tā, pekinieši lūdz ēniņā, un tagad mēs vēl iepazīstam.